Šovakar rubrikā Šeit ir darbs vakances ūdensvīriem. Ūdensvīrs tā nav tikai horoskopa zīme. Tie ir cilvēki, kurus bieži sagaida ar ovācijām. Vīri, kuri ir smaidīgi arī pēc tam, kad 5. stāvā uzstiepuši vairākas 20 litru ūdens muciņas. Tieši tik spēcīgus un laipnus cilvēkus savā kolektīvā gaida dabīgā avota ūdens Vendena tirgotāji. Par darba iespējām šai uzņēmumā stāsta Laura Vonda. Šī ir tā vieta, kur izdzertās Vendena ūdens pudeles atzimst jaunai dzīvei, kad tās rūpīgi izmazgātas tukšajos apaļajos vēderos ielīst vidzemes augstienai gūts dabīgā avota ūdens. Tad tas gaida atkal redzēšanos ar izslāpušajiem. Lai visi saņemtu tieši tik daudz ūdens, cik vajag un tieši tad, kad vajag, Vendena kolektīvam nepieciešami 9 jauni kolēģi. Mums ir nepieciešami 6 šoferu ekspedītori, 2 klientu menedžeri un 1 noliktavas pārzemes Cēsu filiālē. 5 šoferīši ir vajadzīgi Rīgā, 1 Jelgavas filiālē un pārdošanas menedžeri ir vajadzīgi Rīgas filiālē. Uzņēmumā skaidro tieši ūdens kvalitāti un laipnie šoferīši palīdz noturēt klientus, tāpēc vajadzīgi labākie no labākajiem. Vēl bez C kategorijas autovadītāja apliecības un prasmes noformēt dokumentus, obligāti prasība ir smaids sejā un spēkskālos. Katru dienu klientiem jānogādā vairāk nekā 1000 ūdens pudeles. Diemžēl ne visi klienti strādā vai dzīvo pirmajos stāvos, ir arī tādi, kas dzīvo 5. un diemžēl daudzās mājās lifta nav. Šoferis Gatis Kalniņš nevar saskaitīt, cik tonu ūdens piegādājis un cik kilometru nobraucis, bet kad pirms vairāk nekā 3 gadiem sāka izvadāt Vendena ūdens pudeles, pierast pie fiziskās slodzes bija visgrūtāk. Jāsaka tā, ka es sāku strādāt šito darbu, es domāju, ka es nomiršu. Un pagāja tikai kaut kāds 2 mēneši, kad tikai beidzot sapratu, ka es to darbu varēšu izdarīt. Es domāju, ka neizturēšu. Īstenībā man jau te daži apskauža to, ka es varu fiziski vingrot, nodarboties, var teikt, svaru zālē. Es jau viņiem arī vēl saku, man vēl par to samaksā. Bet lielākais bonus esot īpašā apziņa, ka piegādā cilvēkiem to, bez kā nevar iztikt. Tas Vendena šoferiem vienmēr un visur liek justies gaidītiem. Skolās, kad iet iekšā, bērni saņem ar aplausiem, ka beidzot atbrauc ūdensvīrs. Bet jau nākamajā rubrikas Šeit ir darbs sērijā meklēsim cilvēkus, kuri gatavi gādāt par kaut ko tikpat svarīgu kā ūdens, par drošību. Armijai vajadzīgi vairāk nekā 200 cilvēki. Kādi? To uzzināsiet nākamnedēļ. Laura Vonda, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.